Atbalsta Latelekom televīziju. Sveiki Kinotēkā! Es ceru, ka jūs piedalāties kino maratonā un skatāties maksimāli daudz filmas, ko šobrīd piedāvā Rīgas kino festivāli. 15. septembris ir datums, kad tiek atklāts kino festivāls Baltijas pērle. Baltijas pērlē šogad gan jaunas zvaigznes, gan arī kino klasikas ikonas. Kur ir jūsu mīļākā klasiskā kino zvaigzne? Klasiskā kino zvaigzne? Es domāju, Audrey Hepburn noteikti. Man nāk prātā un ejam līdzi. Пожалуй, Роберт Редфорд. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Šodien raidījumā 20. gadsimta lielās dīves Dītriha Teilora Heyvorda atkal staro uz ekrāna. Baltijas pēres labāko filmu izlasa kritiķu vērtējumā. Ciklā filmu, ko nedrīkst nezināt, Spožā zvaigzne. Bet šīs nedēļas filma Trakā dulā mīlestība. Trakā dulā mīlestība ir romantiska komēdija par to, kā vienas laulības izjukšana var sagriezt kājām gaisā tik daudzas dzīves. Filma ar labiem aktieriem Julianu Mūru un Ryanu Goslingu. Mums kā likās, ka tā ir viena no filmām, kuru Hollywood šantē masveidā. Un tad, skaidri jau zini, uz ko tu ej, kurā brīdī būs sarežģījums, kad būs atrisinājums un ar ko tas viss beigsies. Ļoti labs scenārijs, ilgi sen neredzēts ļoti labs scenārijs. Lielākā vērtība ir tā, manuprāt, tas viņas message, ko viņi pārraida vīriešiem. Kā viņiem ir jābūt gataviem, ja viņi grib dzīvot laimīgi atlikušās dzīves, viņiem ir jābūt gataviem uzklausīt brutālas patiesības par sevi. Īsais kurs par kinofestivālu Baltijas pērle. Kinofestivāls Baltijas pērle aizsākās pirms 20 gadiem kā kinoaktieru tikšanās vieta Jūrmalā, ko pavadīja filmu skates publikai. 90. gadu vidū Baltijas pērle izveidoja konkursu skati, sāka pieaicināt žūrijā starptautiska mēroga aktierus, katru gadu kādu no zvaigznēm ieceļot goda prezidenta kārtā. Pēdējos gados Baltijas pērle notiek Rīgā, un festivāls ir vērsts uz publiku, piedāvājot skatīties izcilas filmas ar brīnišķīgiem aktieriem un kino klasikas ikonām. Šogad festivāla galvenā ir filmas, kas patiktu skatītājiem. Es domāju, ka programmā nav nevienas filmas, kur neatrast savu auditoriju. Katrs skatītājs atradīs filmu savai gaumei. Kinotēkas turpinājumā kritiķi ieteiks filmas, kas noteikti ir jāredz Baltijas pērles kinofestivālā. Es no savas puses gribētu izcelt ungāru režisoru Bela Tāra filmu Turīnas zirgs. Filma saņēma sudraba lāci Berlīnas kinofestivālā pagājušajā gadā. Un filmas operators ir mans skolotājs Freds Kēlemans. Līdz ar to arī visā filmas garumā, protams, neiztrūkstoši ir Freda Kēlemana tāda vizuālā uztvere un viņa sajūta par kino estētiku. Filma ir ļoti lēna, melnbalta. Filma ir 3 stundas, gandrīz 3 stundas gara. Tā sastāv tikai no 30 kadriem. Un kaut arī filma ir ļoti lēna, tā kaut kādā veidā ir ļoti hipnotizējoša, tā ievelk tev filmā, un visas 3 stundas tu vienkārši nejūt, ka paiet. Melanholija. Filma, ap kuru pēc režisora Lars von Trīra izteikumiem šī gada Kannu kinofestivālā tika sacelta milzu ažiotāža. Filma stāsta par 2 māsām un to attiecību saspīlējumu, kad pie apvāršņa parādās pasaules galu vēstošā planēta Melanholija. Lars von Trīrs nekad nav bijis, manuprāt, tik maigs un tik trausls kā šajā filmā. Viņš arī nekad nav bijis tik, es teiktu, smēldzīgs un arī harmonisks kā šajā filmā. Un otrkārt, kaut arī daudzi kinorežisori pasaulē pašlaik grib kaut ko pateikt par pasaules galu, tik skaistu pasaules galu. Un pie tam, starp citu, šī filma Larsa prāta esot par pasaules galu katram mūsu galvā. Havra. Havra ir humoristisks stāsts par kādu izbijušu rakstnieku Marcelu, kurš ostas pilsētā redz patvērumu kā kurpes pudrinātājs.
Viņa rītā dzīve tiek saviņota, kad Mārsels mēģina izglābt kādu nelegālo imigrantu no Āfrikas. Nav Eiropā otra režisora, kurš tik ideāli pārvaldītu melnā humora paņēmienus kinematogrāfā kā Aki Kaurismäki. Un viņa filma Havra ir viens no viņa dairades spilgtākajiem punktiem, lai neteiktu, ka tā ir kulminācija, jo šoreiz pie tam viņš ir atļāvies to, ko šobrīd gribas visiem, bet ne visi uzdrošinās. Proti šai filmai, ko varbūt nedrīkstētu teikt, bet šai filmai ir happy end, un filma ir par visām Eiropas sāpīgajām lietām, sākot ar nelegālo imigrāciju un beidzot ar bailēm no vēža, un filma ir par to, ka viss būs labi. Labākā pasaulē. Sūzanas Bīras filma. Elijas tēvs dala savu ikdienas ar mājām Dānijā un Āfrikas bēgļu nometnēm, kur strādā par ārstu. Kristiāna tēvs cenšas tikt pāri sievas zaudējumam. Ģimeņu stāstus savī kopā abi zēni. Sūzana Bīra, dāniete, ir viena no retajām sievietēm režisorēm, kur ir turējusi rokā Oskaru. Vēl vairāk viņa to ir saņēmusi. Tas notika šogad gada sākumā, un Bīra ieguva šo augstāko balvu nominācijā labākā ārzemju filma. Filmas nosaukums ir Labākā pasaulē, un tas ir ļoti dramatisks, ļoti emocionāls, ārkārtīgi uzrunājošs un šķietami ļoti vienkāršiem līdzekļiem veidots stāsts par divām ģimenēm. Ar to emocionalitāti un profesionālo māku, kādu pa spēkam ir pamatā dāņu kino veidotājiem. Sūzana Bīra ir radījusi vienu no spēcīgākajām šā gada Eiropas melodrāmām. Arirang. Arirang ir Kim Ki-duka absolūts autora kino. Principiāls, minimālismu garā uzņemts pašportrets, Kim Ki-duka emocionāli sakāpināta publiskā grēksūdze. Korejiešu režisoram Kim Ki-dukam Latvijā ir zināms tāds kā kulta status, un tad viņa jaunais piedāvājums filma Arirang nelīdzināsies absolūti tam Kim Ki-dukam, ko mēs līdz šim mīlam. Bet šis ekstremālisms, kas filmai piemīt, protams, to padara par ļoti īpašu. Filmai ir viens galvenais aktieris, viens galvenais režisors, viens galvenais operators, viss vienā personā – Kims Ki-duks. Sākot ar dziedāšanu, raudāšanu, histēriju, paniku, tas viss filmā. Viņš mēģina iziet no krīzes. Mēs esam psihoterapeiti, un viņš pats gan psihoterapeits, gan upuris un cietušais vienā personā. Valentino, pēdējais imperators. Dokumentālā filma par pēdējo modes imperatoru Valentino. Kamera iemūžina modes nama aizkulises, gatavošanos modes skatēm un tērpu tapšanas procesus. Par Valentīnu es domāju, ka vispār visiem latviešiem ir vērts skatīties, pat cik ir pēdējā mūze, kas bija Valentīna, bija latviešu meitenīte. Tā ir Agnese Žogla, kur tiešām strādāja ar viņu līdz pēdējām dienām. Un tieši tad, kad pats Valentīnos strādāja, viņš pilnīgi taisīja visas kolekcijas uz viņu. Viņa katru dienu bija viņu darbnīca. Viņš taisīja uz viņu personīgi tas visas kleitas, drebis, un viņa bija mūze. Man liekas, ka tas ir ļoti liels lepnums, ka mūsu meitene bija tieši tā, kur vēl redzēja to impērijas pēdējās dienas. I love beauty. It's not my fault. Klasiskās filmas kinofestivālā Baltijas pērle. Kāpēc mums ir jāzina klasiskās filmas, kāpēc tās ir jāskatās? Atbilde ir pavisam vienkārša. Mēs taču mēdzam lasīt klasisko literatūru vai vismaz zinām tos uzvārdus un tos jēdzienus, uz kuriem ir balstīti priekšstats par klasiskām kultūras vērtībām. Kino nav ar neko sliktāks. Arī kino ir savi klasiķi, savi leģendārie uzvārdi, savas dižās personības. Mūsu Latvijas kultūras problēma ir tā, ka mēs tās zinām slikti. Mums nav klasisko filmu arhīva, un tāpēc ir jāķer tās retās iespējas, ka kāds ir parūpējies un atvedis un nokrāvis mums priekšā patiešām izcilas kino klasikas vērtības. Mana personīgā galvenā izvēle Baltijas pērles klasisko filmu programmā ir filma Gilde 1946. Gadā tapusī klasiskā filma noir, tātad filma ar mistikas elementiem,
elementu filma ar mistēriju, filma ar liktenīgu kaislību, filma ar noslēpumu un noziegumu. Un šīs filmas galvenā vērtība ir izcila aktrise, arī 20. gadsimta vidus seksimbols Rita Hayworth, kuras izpildītā deja un dziesma, novelkot tikai vienu cimdu, ilgus gadus tika uzskatīta par visjutekliskāko epizodu pasaules kino vēsturē. Tā kā ķeriet Baltijas pērles, lielās filmas un dižās sievietes. Elizabete Teilora pasaules kino vēsturē iegājumā aktrise, kas par lomu ir saņēmusi $1 miljonu. Tieši tik 1963. gadā viņa saņēma par Ēģiptes valdnieces Kleopatras lomu. Trauslā meitenīga Audrija Hepburna ir festivāla Baltijas pērle mīlule. Jau otro reizi viņas portrets rotā festivāla plakātu. Šoreiz piedzīvojumu filmā Kā nozagt miljonu, Hepburnas varonē ir jāpamanās apzakt slavens Parīzes muzejs. Fascinējošā vācu dieva Marlēna Dītriha, kur kļuva par vienu no spilgtākajām Holivudas zvaigznēm 20. gadsimta 30. un 40. gados, vienmēr tikusi uzskatīta par fatāli jutekliskumu iemiesojumu. Zviedru aktrise Grēta Garbo kļuva par Holivudas zvaigzni 30. gados. Garbo spēles stils bija klusinātāks, atsvešinātāks. Garbo varoņu vidū ir gan cietējas, gan liktenīgās sievietes. Tāda ir arī spiedze Mata Harīnu. Par spīti uzskatām, ka amerikāņu epa vējiem līdzi varonis Kārletu ir jāspēlē amerikāņu aktrisei, tieši angliete Viviana Lee bija tā, kurai bija lēmta šī loma un vēlāk arī Oskars. Latelekom televīzijas videonoma piedāvā filma, ko nedrīkst neredzēt. Džēnas Kempjonas filma Spožā zvaigzne atgādina par lielu festivālu, par Kannu kinofestivālu. Šī filma Kannu kinofestivālā konkursa programmā startēja pirms 3 gadiem. Un, lai gan nekādas īpašas balvas tā neieguva, Džēna Kempjone, gribot negribot, ir leģenda. Viņa ir vienīgā sieviete režisore, kas visā Kannu kinofestivāla pastāvēšanas vēsturē ir saņēmusi zelta palmas zaru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka sievietēm kino režijā joprojām neklājās nemaz tik spoži, kā mums to gribētos. Savulaik Džēna Kempjone šo palmas zaru ieguva ar brīnišķīgu melodrāmu Klavieres. Tas ir pilnīgi cits laiks, un arī mīlestība šai laikā ir pilnīgi savādāka. To savulaik vaicāja arī Džēnai Kempjonei. Kāpēc, jūsuprāt, 20. gadsimta skatītājam, kurš tvīto, Facebooko un uzturās virtuālā realitātē, būtu jāzina šis 19. gadsimta dzejnieka Džona Kītsa mīles stāsts? Kam dēļ? Vai tas mums vajadzīgs? Uz ko Džēna Kempjone mazliet smaidot atbildēja: mīlestība noenkuro. Mīlestība ir viss, kas mums ir, vienalga, kurā gadsimtā mēs arī nedzīvotu. Annie wants a knife. What for? To kill herself. Šīs filmas pamatrumpis ir austrāliešu aktrises Ebijas Kornišas tēlotā varone Fanija Brauna. Tieši viņa iznes šīs filmas lielo un visaptverošo mīlestības spēku, savā ziņā pārspēlējot un pārtrumpojot savu filmas partneri. Bet par to mēs vienmēr esam mīlējuši un cienījuši Džēnu Kempjoni par apbrīnojamo režijas trauslumu un tai pašā laikā par spēju uzminēt sievietes dvēseles pasauli un vissmalkākās vibrācijas. Turklāt parādīt to apbrīnojami skaistos vizuālos tēlos. Klusa, romantiska, nojausma pilna un arī traģiskas smeldzes piepildīta filma par mīlestību, kādas šķietami vairs nav. Skatieties filmu Latelekom televīzijas videonomā. Turpinam skatīties labu kino un tiešām iesaku izmantot visas iespējas, ko šobrīd mums sniedz Rīgas kino festivāli. Jo kad gan vēl, ja ne tagad. Tiekamies pēc nedēļas.